Kā nu tur būs ar tiem Ziemassvētkiem, kā nebūs, ko jūs paši uz savas ādas izbaudīsiet. Svarīgākais notikums šajā mirklī ir tas, ka informācijas centros jūs varat saņemt šādu karti, kur ir Egļu ceļš, un mēs šobrīd atrodamies pie numura 27. Balets. Visvaldes Asaris ir veidojuši šo kompozīciju, trauslas kā sniegpārsliņas, bet spožas kā zvaigznes debes jumā, gaišas kā mūsu domas un cēlas kā Ziemassvētku sajūta. Šīs balerīnas fantāzijas deja aicina pievienoties arī tevi. Balerīnas, un kas ar te vidū? Nu, ir divi varianti. Vai nu tā ir Egle, vai operas prīma, tādu gruntīgāka. Skaisti. Šī tā slavenā Egle, kuru pagājušā gadā cieta no vandāļiem, nu esiet gan saudzīgi pret mākslas darbiem mūsu pilsētā. VIP Egle ir seksīgākā Egle Rīgā, un tādēļ tai ir vajadzīgi miesasargi, un kā mēs redzam, seksīgs tas nenozīmē ne nu liels, ne šausmīgi krāšņs. Arī šeit pat pie operas nama seks pie operas. Ak, tu dieviņ, tēti. Mākslinieks Lauris Vītoliņš visticamāk ir gados jauns puisis, jo savu Egli nosauc par Tetri, rakstot, ka tā bija viena no bērnībā iecienītākajām viņa spēlēm. Nu, manā bērnībā Tetris nebija, manā bērnībā bija Rubika kubiks, un man šī Egli vairāk atgādina to manu bērnības rotaļu, bet nekas, nu tāda mums te viņi ir. No plastmasas. Mākslinieci Pogas Jaunkundze tepat blakus Mildai novietojas Egli ar ļoti skanīgu nosaukumu Tukša Egle tālu skan. Forši. Redz, šai Eglei var apskriet apkārt, un šī Egle ir apgāzusies. Saulgriežu baltā Egle, saules zīme, juma zīme, viss kopā latviešu saulgrieži Pasteikalnā. No Finiera. Liena Jākobsone ir uztaisījis eglīti ar nosaukumu Ziemassvētku pārsteigums. Te var ar bērniem nākt un saskaitīt, cik putnu koku zaros kādi pasaku tēli paslēpušies šajā eglē. Nu, pačukstēšu priekšā. Volta Disney Bembijs arī tepat ir ieradies, ja? Pasteikalnā. Droši nāciet paskatieties, skaisti. Šī nav egle. Uz to neskatieties. Gaismas egle. Esot gaisma sev, mēs varam būt gaisma arī citiem. Madara Lazdiņa autore. Kuku. Pasteikalna pašā augšā mākslinieks Ričards Štrauchs ir uzstādījis egli. Man likās, ka nosaukums būs torte, izrādās trūklaka. Bet nu gan tā kā es atstāju mājās cimdus, es tālāk pie Egļu ceļu šokar neiešu, bet jūs gan rītu. Karta rokā, cimda rokā un aiziet pie Egļu ceļu. Es laižu mājā.